Mēs esam Sviestu vilnī. Kā šo podkāstu vispār sauc? Sviestu vilnis. Jā. Yeah? Krējuma vilns. Mainās. Man labāk krējums. Viņš ēd sviestu ar zupu. Zupu ar sviestu. Tad jūs nesapratīsiet, ja jūs neesat bijuši pie namiem mājās. 3, 2, 1. Čau visiem februārī. Čau! Nu jau Valentīna diena ir aiz muguras un mēs tuvojamies martam. Kā tad mums pagāja Valentīna dienas nedēļa? Valentīnas dienas nedēļa pagāja superīgi. Man ir ļoti liels prieks par jūsu atsaucību un ka jūs piedalījāties blind date'ā. Esmu ļoti laimīga, ka jums visiem, kā es sapratu, kā jūs man teicāt, bija pozitīva pieredze un ka šogad viss ļoti labi izdevās. Man ir ļoti liels prieks. Kā arī mums bija Valentīna dienas pass, kurā bija vairāk par 40 vēstulītēm. Manuprāt, tas ir superīgi un ļoti forši. Tas ir really amazing. Jā, tad kas mums šodien sagaida, Elzbieta? Šodien, 3. epizodē mūsu podkastā redzēsiet interviju Cita ādā ar jaunu noslēpumaino viesi, kā arī jūs redzēsiet, protams, muzikālo pārsteigumu un mazu reportāžu par Salkrastu kalniem, ja ir atļauts tos mazos pacēlums, pat par kalniem Pie jūras. Jā, Kuriem var pabraukt par ragaviņām un visu to. Jā. Un tad būs vēl intervija ar Ronaldu Nārķi, mūsu visu zināmo sporta skolotāju par basketbolu klubu un brīvprātīgo darbu. Vēl mums ir safilmētas Zvejniekciema skolā, Sejas skolā un Saugstas skolā mazās īsās reportāžas par aktuālo Valentīna dienu. Ko tad mēs mīlam? Tas jūs arī sagaida šodien. Yep. Mēs jums lūdzam iesakot mums pilnībā visiem kontiem, gan TikTokā, gan Instagramā, gan šeit YouTube. Rakstat komentārus, reāli rakstat komentārus, lūdzu. Lūdzu, dalieties ar to, ko tad jūs gribētu šajos sērijās redzēt. Varbūt jums ir lietas, par kurām jūs vēlaties, lai mēs parunājam, vai parādam, vai nofilmējam, vai mēs kādu uzaicinam, vai arī jūs varat atnākt te pie mums un darboties. Jā, lūdzu, laikojiet šīs epizodes, rakstat komentārus. Dalieties ar pilnībā visiem saviem kaimiņiem, draugiem, radiem, suņiem, kaķiem. Un droši arī atstājiet komentāru, vai jums vispār patīk, ko mēs šeit daram, jo mēs ļoti cenšamies, mēs domājam un visu pārējo, lai jums patīk. Un, tieši tā. Jā, nu tad vēl mēs jūs aicinām piedalīties un pievienoties mūsu jauniešu domai, grupiņai mūsu, jo jūs visi zināt, ka mēs rīkojam pasākumus, visu kaut ko gan izglītojošo, gan izklaidējošo, un tomēr mēs esam jaunieši tāpat kā jūs, un mums vajag vairāk jauniešu, lai mums būtu daudz vairāk foršu ideju, ko tad jums rīkot. Jā, lai zinātu, kas jums visiem interesē. Jā, jo tomēr tās intereses var arī atšķirties, un mēs visi esam daudzveidīgi, tāpēc mums vajag daudz jauniešu, lai mēs varētu rīkot daudz foršu pasākumus. Tieši tā. Nu tad, jā. Skatieties tālāk. Jā. Čau, mani sauc Mīša. Šodien mēs atrodamies Saugstas novada vidusskolas Zvejniekciema sekā un uzzināsim, ko zvejniekciemieši mīl. Ko jūs mīlat? Es mīlu mans draugus un ģimeni. Man tas pats arī mīl savus draugus un ģimeni, bet es arī mīlu ceļot un ēdienu. Oi, cik skaisti atbildes. Un ko tu mīli? Diezgan līdzīgi kā Paulim, es mīlu sportot savus draugus un, kā jau redzat, cīsiņus. Oi, cik skaisti. Ģimeni, ēdienu un matemātiku. Ģimeni un draugus. Es mīlu sportot un kalnus, man tīk kalni. Mammu. Es mīlu dejošanu. Slēpot. Savu ģimeni, savus draugus. Es ļoti mīlu ceļot lielākoties. Ko jūs mīlat? Futbolu. Savu ģimeni. Ēdienu. Ēdienu un ģimeni un draugus. Ģimeni. Savu draugus un ģimeni. Grūti pateikt, bet, kā izklaide, man, piemēram, patīk datorspēles un tam līdzīgas lietas, bet, piemēram, mīļākā lieta, piemēram, kaķis mans. Es mīlu vasaru. Šodien mēs visvairāk uzzinājām to, ka zvejniekciemieši mīl ģimeni un draugus un, protams, ēdienu un sportu. Un kā bez tā, tiekamies nākamajā intervijā. Mani sauc Sofija, un šodien esmu atbraukusi uz Sejas pamatskolu, lai uzdotu jauniešiem šomēnes aktuālo jautājumu, ko tad viņi mīl. Čau, kā tevi sauc? Man sauc Karolīna. Ko tad tu mīli?
Es mīlu savu ģimeni un savus draugus. Un ko jūs mīlat? Uz hobijus. Savus draugus. Volejbolu. Savu ģimeni. Dejošanu. Pastaigas draugiem. Iepirkties. Vasaru un volejbolu. Iet gar jūru. Draugs. Kebabus. Numuru. Datoru. Draugus. Savus mājdzīvniekus. Gulēt. Standoff. Ēdienu. Kaķi. Paldies! Mani sauc Luīza. Šodien atrodos Saukras Novas vidusskolā un intervēsim cilvēkus ar jautājumu, ko tu mīli? Sveiki, meitenes! Sveiki, meitenes! Man ir viens jautājums. Ko jūs mīlat? Manu ģimeni. Ok. Dejošanu. Labi. Es mīlu manus draugus. Vasaru. Sevi. Ok. Sevi. Spēlē datoru. Labi. Filmas. Šūšanu. Sportu. Savu mammu. Gulēt. Dejas. Man sauc Kārlis Jānis Stradiņš, joprojām esam sporta centros, pārņem stafeti, lai uzzinātu, ko kas mīl. Sportu, jai. Brā. Dzīve. Ko jūs mīlat? Nē, ne tagad. Ko jūs? Viens jautājums. Man jāmācās literatūra. Es mīlu savu ģimeni, starpbrīžus, tā kā mēs spēlējam volejbolu un savus draugus. Volejbolu, kā redzam. Viens jautājums, ko tu mīli? Savu draudzeni Ilzi, naudu, filozofiju, savu draugus, ģimeni un basīti. Čau, es esmu Leo. Čau, man sauc Ingis un mēs esam Saukras sporta centrā. Čau, man sauc Pauls. Šodien mēs intervēsim BK Saukras līderi un vadītāju Rolandu Nārti. Sveiks, trener Roland. Kā jūs par izdomājat izveidot šo komandu? Sveiks, Ingus. Ļoti labs jautājums. Zini, tā bija tāda ideja, kas vienkārši no apstākļiem, kāda bija Saukrastos uz vietas, dabiski dzima, kā nākamais solīts patiesībā tādiem kā tu un pārējiem jauniešiem, kas te skraida apkārt, dot iespēju kaut kas, uz ko var tiekties, teiksim, pat cik mēs trenējamies basketbolā šeit Saukras sporta centrā jau kopš 23. gada oktobra. Sākām ar mazu grupiņu, un tad esam auguši pāris gadu laikā. Un tāds nākamais loģiskais solis man šķiet būtu jums kā jauniešiem mēģināt uz kaut ko tiekties, lai šajā te laikmatā, kur ir izklaide un Rīgas tums un vispārējais, gribējās uztaisīt kaut ko šeit uz vietas, kas būtu teiksim, kaut kas, kur jūs gribētu arī iesaistīties. Ja? Neteiksim tieši Ingus, Leo vai Pauls, bet kopiena kā tāda, jo sports Saukrastos ir dzīvs un aktuāls, bet nav pārāk daudz tieši norišu, kas vai basketbolā vai volejbolā citos sporta veidos notika. To mēs gribam izveidot kaut ko, kur jauniešiem iesaistīties un kaut kur tiekties nākamo solīti spērt, ja? Un potenciāli varbūt kādu dienu arī spēlēt un nāk mums palīgā. Cik ilgi tu trenē bērnus vai vispār cilvēkus basketbolā? Ir pagājis laiciņš, bet ne tik ilgs. Godīgi sakot, es trenēju kopš Amerikā absolvēju, nepateikšu precīzi gadu, bet noteikti pagājuši kādi 7 vai 8 gadi, kur pēdējā gadā, studiju gadā man bija iespēja izmantot prakses iespēju, un es aizgāju uz vietējo vidusskolu, man pieņēma darbā kā studentu, un gadu nostrādāju tur, un nākamajā gadā mani uzticēja galvenā trenera amata, kas bija liels gods. Un tad gadījās, kā ne, nācās atgriezties Latvijā, dzimtenē, gaidot uz darba vīzas apstiprinājumu, un tad es turpināju trenēt Ogres basketbola skolā, Ikšķilas sporta skolā, Ogres basketbola skolā, un laikam jāsaka kādi 7 vai 8 gadi. Un kopš kāda 20. gada es esmu šeit Saukrastos un gan vadu nodarbības skolā, sports un veselība, gan trenēju sporta centrā basketbola programmu. Paši arī izveidojām uz treneru iniciatīvu un kopš tā laika arī trenējam. Tā kā kaut kāds mirklīts ir pagājis, bet es ceru, ka mēs tikai ieskrienamies. Es tiešām ticu, ka tā arī ir.
Cik ilgi pats tu nodarbojies ar basketbolu, trenējies basketbolu? Cik es atceros, sports ir vienmēr bijis daļa no manas dzīves, kopš gāju skolā, kopš skraidīju pa lauku pagalmā. Basketbolā es sāku trenēties samērā vēlu. Man šķiet, tā bija 6. klase, 5. vai 6. klase, kad mans klases biedrs vadā Niks Mednis. Šāraut Niks Mednis, reperis. Kādreiz bija, es nezinu, vai repo vairs, bet uzaicinājās treniņu, teica, ka dikti foršs kolektīvs ir un lai nāk un pamēģinu. Man teica arī ir izbijis basketbola spēlētājs bokseris, un viņš man iedrošināja, lai es mēģinu. Tātad 5. klase tā bija samērā vēlu, jā, tā kā daudzi, kas arī šeit aug, jau ir sākuši un aizgājuši man priekšā pēc tādas no tāda agruma, cik sāk. Bet par cik es biju sportojis un tautsbumbu un volītu un futbolu spēlējis, es biju diezgan kustīgs un tautas dejas, starp citu, bija dejojis sākuma skolā pirmos 4 gadus. Līdz ar to man arī pēdas bija kustīgas un atspērīgas un treneris bija sajūsmā par manu atspērienu. Un trenēja man uz dankiem. Starp citu, arī Uldis Eversons Saldu ir joprojām sporta skolotājs, kas bija mans pirmais treneris, kurš man vairākas labas kustības iemācīja un man vienkārši iepatikās tas, ko es varu uz tā laukuma var izdarīt. Un ka var trāpīt grozā, pats par sevi tāda laba sajūta un kaut kā iemīlēt to visu procesu un to sajūtu, ka tas progress notiekās. Un skaidrs, ka arī svarzālē ejot, to muskuļi sāk augt un paliec pārliecinātāks varbūt par sevi kaut kādā ziņā. Tas viss kalpoja kā motivācija. Bet pats es sāku diezgan vēlu, godīgi sakot. Man prieks, kad sanāca, kas sanāca no tā visa. Man ir bijuši ļoti labi treneri, kuri ļoti labas padomas ir devuši. Un starp citu, arī jauniešu izlasēs vienmēr bija kandidātos, gan U16, U18, U20, dažādu veselības apstākļu dēļ netiku, bet arī tur man bija iespēja no daudziem treneriem mācīties. Tā kā tas ir vēl viens arī, starp citu, tādas varbūt secinājums, iedrošinājums vietējiem jauniešiem jums meklēt padomu, uzklausīt padomu, jo dabiski mums, ka kāds nāk un saka padomu, mēs viņu atgrūžam, mums nepatīk, ka kāds mūs māca, bet ir jānotic tam, ka treneri un skolotāji patiesībā ir ar vēlmu palīdzēt. Nevienmēr zina kā un nevienmēr atrod pareizos vārdus vai kaut kā tā, bet tā motivācija profesijā ir palīdzēt un nodot kaut kādas zināšanas, kā dāvana ir nākamajai paaudzē. Kas tavuprāt ir vissvarīgākais pilnvērtīgā un veiksmīgā basketbola komandā? Lai komanda būtu sekmīga, tajā ir vajadzīgi spēlētāji. Ja? Tātad sastāvs ir diezgan svarīgs, kā to nokomplektē. Minēja, ka mums sastāvā ir gan jaunieši, gan pieaugušie, un viņi veido tādu dabisku līdzsvaru, jo jauniešiem ir vajadzīga mazliet vadība, un pieaugušiem atkal varbūt veterāniem, kā man pašam, kādu laiku jau spēlē ir vajadzīga atkal kāda veselīga konkurence un kādas veiklas kājas, ko mēģināt nosegt aizsardzībā kaut kā tā. Tā kā es domāju, ka sastāvs lielā mērā ir svarīgs, kādu to izveido, un ir vajadzīgi sakarīgi komandas biedri, kādi, kuri būs gatavi iet cīnīties plecu pie pleca, kuri nebaidīsies no izaicinājumiem, jo spēles situācijās, spēles apstākļos bieži vien gadās izaicinošas situācijas, teiksim, -10, -20, tādi, kur nemetīs plinti krūmos, tādi, kur celsies arī, kad varbūt reizēm sanāks nokrist, un vēl foršāk, ja kāds padod roku, vai ne, ja kāds nokrīt. Tā kā no cilvēkiem jau mēs šo veidojam, un cilvēki ir lielākais resurs un tā, bet vēl svarīgi ļoti ir uzticība un attiecības savstarpējās, jo sējot kopā, kas ir mūsdienu ļoti tāda tendence, ka mums gribās visu šeit un tagad, un tas tā mūsdienās viegli notiek, jo es uzrakstu ziņu un aizsūtu, un viņa jau Ķīnā ir pienākusi. Ja? Mēs gribam uzreizi un ātri un ērti. Ja? Tas ir mūsdienu moto varbūt, bet komandu veidojot, tas process ir mazliet garāks, jo savācot cilvēkus, kur citu nepazīst vienā laukumā un uzvalkot kreklu, nenozīmē automātiski, ka viņiem kaut kas būs kopīgs, varbūt tas krekls tikai. Ir svarīgi, ka laiks tiek pavadīts kopā, kas mums šobrīd, cik basketbola klubā Saulkrest ir ļoti aktuāli. Mēs piedāvājam treniņu iespējas, bet spēlētāji ir no Rīgas, kuri netiek un nevar tik bieži ierasties, kā būtu vēlams. Līdz ar to mums šobrīd ir mazliet tāds posms, kur mēs
mums iet grūti, un es uzskatu, ka tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs neesam pietiekami daudz laiku pavadījuši kopā treniņos, un cits ar citu vēl tā īsti apauguši. Tā kā, lai būtu sekmes, tev ir vajadzīgs kāds, kurš stāv blakus, jo basketbolā viens nav cīnītājs. Tu zini, ja tev pretī ir 5, tad viņi tev visticamāk noseks, ja tu viens pats iesi. Un ir vajadzīgs laiks kopā pavadītais un attiecības kaut kas vairāk kopīgs, kā tikai formas tērps ar vienādu uzrakstu. Kā var pievienoties beigās augstiem? Kā spēlētājs vai arī kā brīvprātīgais? Ļoti labs jautājums. Iesaistīties var dažādākos veidos. Šo sezonu mēs pirmo sezonu startējam reģionālajā basketbola līgā, līdz ar to mums šeit ir mājas spēles tepat Saukrastas sporta centrā. Mēs izveidojām aptauju, es un mana sieva, mēs viens otram palīdzam un idejas ģenerējam un realizējam kopā. Līdz ar to mums izveidojām aptauju, ko izsūtījām gan E-klasēs, gan audzēkņu starpā. Un aizpildot vienkārši aptauju. Pāris jautājumi, pāris pamatinformācija par tevi, kāpēc tu gribētu pievienoties. Ja? Mums ir svarīgi, ka nāk sakarīgi cilvēki un sakarīgi jaunieši, kuri arī ir gatavi, teiksim, ķerties pie lietas un palīdzēt. Un tas ir viens veids, kā var pievienoties kā brīvprātīgais. Un viņi mums ir ap 15 līdz 20 doto brīdi. No spēles uz spēli mainās, jo skaidrs, ka ir citas lietas cilvēkam dzīvē. Bet kā spēlētājs var pievienoties trenējoties, mērķiecīgi, augot, attīstoties. Un mēs patiesībā ceram, ka nākamā maiņa mums būs no Saukrastu jauniešiem. Starp citu, 10 no 22 spēlētājiem, kas mums šobrīd ir pieteikumā šajā sezonā, ir vietējie jaunieši. Ir vietējie, kuri jau trenējās, un kuriem varbūt nav liela spēļu pieredze. Bet kāda ir, un līdz ar to, kā spēlētāji var iesaistīties noteikti mērķiecīgi trenējoties, apmeklējot treniņus. Mums patiesībā no jaunās sezonas top basketbola treniņi mazliet citā formātā. Līdz šim esam bijuši zem sporta centra, bet jaunajā sezonā būsim zem basketbola kluba Saukrasti, kur būs vairāk vēl iespēja papildus treniņiem, individuālie treniņi, dažādos formātos, dažādi pasākumu nometnes un tā tālāk. Tā kā idejas kā mājas ir un galvenokārt jāiesaistās. Ir jāliek malā telefoni, kā Amerikā man viens mentors, saucamais padomdevējs, teica, get up, get out, get with it. Celies un rosies, var sakot. Tā kā jāiesaistās. Tā īsos vārdos. Ļoti labs jautājums. Kā tu jūties organizējot šos basketbola pasākumus, jo tie tiešām ļoti grandiozi? Jā, mums ir svarīgi, pirmkārt, mums svarīgi ir tas, ka mājas spēle nav tikai mājas spēle, kur mēs atnākam, nospēlējam un aizējam, bet mēs tiešām mērķiecīgi, es un mana sieva, Dace Vaivada Nārti, kur ir bijusi pasākuma organizētāja Geto Games, kādreiz daļa no Kodola komandas, līdz ar to viņai zināšanas un dabis tāda vēlme, jo caur sportu var ļoti daudz ko panākt, var cilvēks sapulcināt vienu vietu un var izjust kaut ko tādu, ko tu nezinu, kultūras pasākumos vai skolā vai pulciņos neizjutīs. Ja? Līdz ar to mums jau kopš sākuma tā mājas spēļu noris ir kā pasākums, kur mēs gribam īstenot, iekļaujot gan dējas, gan dziesmas, gan skatītāju konkursus, domājot arī par mazākajiem ar bērnu, jeb spēļu stūrīt, ko mēs vienmēr ierīkojam, jo Saukrastos aug daudz jaunas mazie ķipari un ģimenes ar bērniem. Līdz ar to mēs mēģinam. Protams, centrālais notikums vienmēr ir basketbola spēle. Ja? To mēs afišās rakstam un tā. Bet, kad cilvēki ierodās, mums ir svarīgi gan, ka viņiem ir kāds, kurš uzsmaida, iedod bukletiņu, gan kāda informācija, varbūt kāds ir pirmo reizi uz basketbolu atnācis un iepazīstināt vispār, kas te notiek. Un mums ir ļoti labs pasākuma vadītājs Kristers Karlsons, kurš lieliski dara savu darbiņu un arī spēles laikā komentē, lai cilvēkiem ir priekšstats un ir iespēja iesaistīties visi, kur grib, var pārtraukumos nākt un izmēģināt savu veiksmi vai prasmi trāpīt bumbu grozā. Mums ir arī atbalstītāji, ar kuriem visu vasaru mēs runājām
kuri bijuši ārkārtīgi atsaucīgi. Un paldies gan Bemberu maiznīcai, gan Hanzas kebabam, gan Salkrastu gardumiem. Un šeit varētu to listi turpināt. VR Salkrasti ir nesen pievienojušies kā atbalstītāji. Un līdz ar to mēs esam par sadarbībām ar cilvēkiem vietējiem. Un mēs šo daram cilvēku dēļ, lai pulcinātos un labi pavadītu laiku gala beigās. Un reizēm gadās arī priecēt ar uzvaru. Nekā pēdējā spēlē, bet visi izšķirošie notikumi sezonā vēl ir priekšā. Tā kā man prieks, Paul, ka tu pamanīji, ka mēs cenšamies darīt vairāk kā tikai basketbola spēles. Un pats es bijis pie karogu un nesis komandai pa priekšu atklāšanā. Jā, pirms spēles mēs savu veidu tradīcijas cenšamies iedibināt, darot varbūt to nestandarta veidā, kā ir ierasts arī citur Latvijā, bet mēs gribam ar savu kaut kādu ideju un piestienu un savu rokrakstu veidot šo par tradīciju Salkrastiem, jā, un attīstot sportu jomu. Tā kā es ceru, ka daudz to novērtē, mēs katrā ziņā izbaudam to, ko mēs darām un aicinam katru pievienoties un būt daļai no šī Salkrastu basketbola kluba Salkrastiem stāsta un sporta jomas, teiksim, izaugsmes vai kā. Daudz runāja, tā kā gara atbildi uz īsu jautājumu. Prieks par to, ka atradāt laiku atnākt un pajautāt šos jautājumus. Es ceru, ka klausītāji izbaudīs un varbūt kaut ko jaunu arī mācīsies. Tā kā sveiciens visiem. Lielas paldies, bet patiešām visiem iesaku pievienoties, apmeklēt šos pasākumus, jo patiešām labi pavadīts laiks. Jā, un nākam trenēties arī. Basketbolā, volejbolā, kustamies, nesēžam mājās uz dīvāna, ceļamies un ejam darīt. Paldies jums visiem par uzmanību. Paldies! Paldies jums par interviju. Ļoti novērtēju, ka atradāt laiciņu. Saliekam rokas, uzsauksim BK Salkrasti. Es saku BK, jūs sakat Salkrasti. BK Salkrasti! Sveiki! Sveiki! Mēs šodien atbraucām uz Salkrastiem. Mēs izprovēsim dažus kalniņus un mēs viņus izvērtēsim un tagad mēs sāksim. Nu ko, pirmais kalniņš. Bija diezgan foršs, jā. Mēs iesakām. Kad 8 no 10, ne? 8 no 10, jā. Mēs atbraukuši uz otro kalnu. Zvejniekciem akmeņainajā pludmalē. Laižam. Opā! Opā! Labi. Ui! Ai! Nē! Nē! Oi! Kā tev patika? Nu, 6 no 10. Jā, es teiktu, ka 2. Rekomendēju. Jā, tiešām rekomendēju. Mēs esam 3. un pēdējā kalniņā. Kā redzat, šoreiz bez ragaviņām. Viņš atrodas aiz centra bemberiem. Un mēs esam gatavi braukt. Oi! Jā. Foršs kalniņš. Kā tev patika? Es nezinu, pat ļoti ātri bija. Jā, es došu. Kādu domāju, es nezinu. Cik tu viņam kartons? Jā. Es došu viņam kaut kādas 5 no 10. No 1? Jā. Man patīk tā. Tas ātrums. Nu skaidrs. Viņš skarbs. Tātad šodien bija diezgan jautri. Mēs 3 kalniņos bijām. Šitais, protams, bija visjautrākais, pēdējais. Bet bišķiņ bīstams. Tātad, lai izbaudītu savus ziemas priekus, ievērojot drošību un esat laimīgi. Paldies! Sveiki, jaunieši! Šodien mēs esam segmentā Cita ādā, un mēs šodien esam ar Ronaldu. Tad, Ronaldu, kā tas ir būt tavā ādā?
Nu, tas noteikti ir interesanti. Vai es ieteiktu? Varbūt gan jau, ka nē. Skaidrs. Un tad sāksim, ko es visvairāk par tevi zinu, ir kā tu nonāci tieši jauniešu domē. Tu esi ļoti aktīvs. Es nonācu laimes pēc. Es biju vienu dienu sēdējis jauniešu domē, jauniešu mājā, spēlēju pokeru ar jauniešu domas dalībniekiem, un man vienkārši paņēma, piedāvāja, un es atnācu. Tev kaut kas ir mainījies no tā, ka esi pievienojies? Es esmu noteikti daudz pavadījis laiku te. Es esmu dabūjis foršs džempers un esmu aktīvs jaunietis. Jā. Es arī esmu dzirdējis, ka tu daudz pasākumus organizē, ka tu arī daudz tieši sporta pasākumus organizē. Kā tev tas ir veicies viss? Veicās, manuprāt, ļoti labi ar komandā to darīju. Bija ļoti labi. Ir sarežģīti, ieteiktu, ja vēlaties kaut ko izaicinošu. Jā. Kas tu teiktu būtu tavs mīļākais pasākums? Mīļākie pasākumi man ir volejbols sacensības, jo es viņās pats piedalos. Skaidrs. Tev arī mīļākās komandas tur ir? Protams, manējā komanda vislabākā. Un kas ir tavā komandā? Man klases biedrs pārsvarā mans mīļākais spēlētājs Rodrigo Rumpis, Kristians Karlsons noteikti top spēlētāji. Edvards Baltiņš. Jā, diezgan zolīta komanda mums ir. Jā, ir dzirdēts, jā. Jā, un kas būtu vislielākie čakari veidojot pasākumu? Noteikti noorganizēt ar skolu vai ar sporta halēm. Tas ir tāds čakars. Jā, kādēļ tieši? Viņi ir ļoti lēni atbildēšanas ziņā. Skaidrs, jā. Tad operatīvā, kur būtu labāk organizēt tā? Noteikti iesaka organizēt Saukrastos. Sporta centrs noteikti ir ļoti atbalstošs un ļoti ieinteresēts pasākumu veidošanā. Jā. Tātad tu ej tad Saukrastos vidusskolā, jā? Jā, ej gan. Kurā klasē? Pašlaik ej 11. Kā tad tā izdomājiet tieši Saukrastos? Sākumā es nevēlējos iet Saukrastos, bet pēc ilgākas apdomāšanas sapratu, ka skolotāji mums diezgan forši. Tas ļoti forši sporta halle, darīt, ko pēc skolas ir, un es sapratu, ka tā būs labākā izvēle priekš manīm. Un vai ir kādi plāni tālāk pēc vidusskolas? Pēc vidusskolas varētu doties ārzemēs, mācīties kaut ko, bet ne Latvijā. Ne Latvijā. Kādēļ? Es neko neesmu pret Latvijas izglītības sistēmu, bet es gribu pamēģināt, kā ir dzīvot ārzemēs, izprast, kāda kultūra ir viņiem un redzēt, kā man tur iet. Skaidrs. Arī tu ej 11. klasē, tad tev arī tuvojas eksāmeni. Kādas sajūtas ir par to? Eksāmena sajūtas noteikti arī interesants. Neesmu baigi uztraucies, bet par matemātiku varētu būt šaubīgi. Tad jūties apmēram gatavs izņemot matemātiku. Jā, matemātika būs grūtākā daļa no 11. klases. Skaidrs, jā. Mācīsies ārzemēs. Ir kāds specifisks novirziens, kur tu vēlētos mācīties? Noteikti nesaistīts ar zinātni, jo švaki man iet. Es domāju, iet varbūt vai uz politiku, kaut kādu komunikāciju vai skaņas inženierus. Kā tu tā izdomāji? Sākumā man vidusskolā, pamatskolā patika ļoti daudz fizika, bet nevilku matemātiku. Nākamgad es dodos novirzījumā humanitārajā un vislabāk ies kaut kas ar valodu vai mākslinieciskais stils. Tad izdomājiet kaut kur interesantāk. Skaidrs. Labi, tad liels paldies tev, ka tu biji šajā segmentā, citādā, un šodien mēs iejutāmies Ronalda ādā. Liels paldies jums arī. Biju ar jums, Ilze Neretniece. Tiekamies nākamēnes ar jaunu, īpašu jaunieti. Čau! Sveiki, draugi! Šodien ļoti gaidītā muzikālā pauze. Mēs iepriekšējo reizi teicām, ka mums ir gatava dziesma, bet šoreiz mēs viņu nespēlēsim. Šodien mums profesionāla improvizācija par mīlestību, jo Valentīna diena. Jā. Ai, tā mīlestība, lūdzu atrod mani. Es tik vientuļš esmu, pats tik vien būšu. Lūdzu atrod mani, mana mīlestība, lai jums mīla.
atrodas ir viena. Vieglāk, labāk un ātrāk, jo mīlestība grūta lieta, ko dabūt. Mīlestība viena. Mani neatrada mīlestība ritmā, mani neatrada arī mīlestība dziedāšanā, bet jūs noteikti gaņu kā atradīs. Jebkur, kur jūs meklēsiet mīlestību, viņa būs. Mīlestība. Es palīdzēšu mūsu backstage personālam, ja. Jā. Tātad, paldies jums, ka klausieties šo podcastu. Šeit bija es, Aleksandrs Gavrilovs, profesionālais ģitāris, kas nemāk spēlēt un nezina ritmu un nemāk dziedāt, profesionālais dziedātājs un Mārtiņš. Un Mārtiņš. Tātad, kā jau mēs dziedājām, mīlestība jūs atradīs, ja jūs viņu meklēsiet. Un ja jūs neesat vientuļi, ja jums liekas, ka jūs esat vientuļi, jūs neesat. Ja jūs dzīvojat valstī, kur ir 1,8 miljonu cilvēku, jūs noteikti neesat viens šeit. Tāpēc, atā! Atā! Vienkārši. Effort. Plus for effort. A little tomato never hurt nobody. A little tomato never hurt nobody. Okay, tagad filmēt Ok, bye. Pagaidām vēlreiz. Ok, beigas. Ok, tā. 3, 2, 1. Paldies par skatīšanos. Paldies. Jā, mēs ceram, ka jums patika šī epizode. Jā. Gaidat vēl epizodes. Ja jūs nevarat sagaidīt, lūdzu noskatieties visas iepriekšējās epizodes arī. Jā, lūdzu padalieties ar to, vai jums patika vai nē, komentāros, bet arī don't judge too fast, jo mēs esam tikai jaunieši, tāpat kā jūs, un mēs vēl mācāmies. Mēs nezinām daudz, ko mēs vēl esam mācību procesā, jā. Lūdzu, esat saudzīgi. Jā. Un piesekojiet TikTokā. Nolaikojiet šo podcastu sēriju. Jā. Piesakojiet TikTokā, YouTube, Instagramā, pilnībā visās iespējamās platformās, laikojiet, komentējiet, darat visu iespējamo, lai padarītu mūs slavens. Jā. Un lūdzu padalieties ar jūsu domām par šo vispār podcastu un varbūt ko mēs papildinām, kas jums vairāk interesētu, aktualitātes vai kādu uzaicināt, vai kaut vai jūs atnākat šeit un palīdzat mums. Daram visu kopā. Ja jūs to gribat darīt, tad droši atrodat jebkuru jauniešu domas dalībnieku, jauniešu mājā vai Saulkrasta novada skolās. Jā. Droši nākat klāt jebkur, jebkad. Kad vai ja redzat mūsu uz ielas, droši pienākat un mēs vienmēr būsim atsaucīgas. Jā, pilnībā viss ir iespējams, tikai ja jūs paprastat. Tieši tā. Tad, jā, gaidām jūs nākamajā podkāstu epizodē. Jā. Bye! Love you, bye! Tur ir kaut kur speakers, kur viņi mūs dzird. Mums filmē. Es redzu, jā. Čau kamera, čau YouTube. Štaisies YouTube. Jā. Sviesta vilnis.